Tas ir vairs viens, es pieskāries. Ir pavasaris jūtams. Šodien ir vismaz, beidzot ir jūtams pavasaris. Ja Kārlis Būmējs taču nopirka Motoroleri pirms 2 dienām, tad jā, pavasaris ir iesācies. Pirmais? Jā. Kāpēc tu nepirki, nezinu, baigu kaut kādu? Tāpēc, ka es gribēju iztikt ar savām mašīnas tiesībām. Un tad bija doma, tas 125-nieks, vai nu es ņemšu kaut kādu pseido baiku, kuru citi, man liekas, man uzreiz apsmies, vai arī es nelekšu augstāk pa pakaļ un nopirkšu normālu Motoroleri. Un priekš vasaras, priekš Rīgas un priekš tuvākiem tālbraucieniem līdz Jūrmalai vai uz kādu pirtiņu, man liekas, ideāls variants. Ja būs slikta puslitras 100 kiļiem. Ja būs slikta vasara, ko tāds? Es esmu tāpat sajūsmā, man liekas, ka es arī pa Lietuviņu laidīšu. Kādā krāsā? Sarkans un pelēks. Kāpēc tādā, nezinu, kāpēc ne tikai pelēks? Pagaid, tā meitenēm jau būtiska krāsa, man jau bija būtiski viņu ātrāk nopirkt, lai rūc. Tuvākie koncerti, kur, kad, kāpēc? Mēs tieši tepat pāri ielai šo piekdienu, 22. laikam sanāk, uzlaidīsim jaunajā labvēlīgā tipu klubā, kultūras namā, jā. Būsim laikam tie vieni no pirmajiem, kuriem būs tas gods atklāt to pasākumu. Tā kā laipni gaidīt, Kažu un ansamblis iedos iekšā kādu pusotru stundu, jā, gan savējos singlus, paldies Dievam, hītus, arī kaut ko jaunu pavisam no gaidām albumu, kas būs jau pēc es domāju, skaitāmām dienām, un arī kaut ko no firmas. Es tev gribēju jautāt par to, es nezinu, vai tā bija bauma, bet es lasīju par to, ka bauma, ja, ka tu varētu būt grupas Tums jaunais līderis, tā ir bauma, ja tas ir pirmais apmēs, nezinu, kas tas bija. Visi kaut ko runā, nezinu. Pats neko nezinu. Bija savas skumsas laiks, bija pārgalvīmas skaists.